Es riskēju un aizgāju no uzņēmuma, kur nostrādāju 10 gadus. Un nākošais solis pirms 1 mēneša es atstāju savu uzņēmumu, izveidotu, pelnošu, lai sāktu darīt kaut ko citu. Kas traucēja man pieņemt lēmumu ātrāk? Bailes palikt bez naudas. Manā galvā visu laiku riņķoja 101 doma, kā tu pelnīsi tālāk. Ja nu tu nevarēsi nopelnīt savādāk, tev taču te visi pērk. Kur tu skriesi? Ligi, tu pat nezini, ko tu gribi darīt tālāk. Tu gribi kaut ko mainīt, bet pati nezini, ko. Kur tu līdīs pavisam citā sfērā? Paliek šeit taču ir komfortiņš. Paga, ja tu šo visu pamatīsi, tev taču viss ir jāsāk no jauna. Viss tas grūtais ceļš, kam tu izgājies cauri atkal. Nē, es negribu pa jaunu vākt sekotājs. Es negribu visu no nulles. Ko citi padomās? Ko citi teiks? Manā paziņu lokā nav pieņemts tā. Nē, ko viņi padomās? Es nevaru tā izdarīt. Es vienkārši nebiju gatava ātrāk to visu mainīt. Es sēju sēklu 2 gadus, un tad vienkārši pienāca šī gada rudens, kad es beidzot biju gatava. Ja arī tu esi krustelēs, un tev ir grūti pieņemt lēmumu, galvenais domā par to, iesēj to sēklu, un pienāks īstais brīdis, kad tu saņemsies. Noteikti izdomā, ko tu vēlies darīt tālāk, tā lai tev sirds deg, un lai tu tici savai idejai.